Šis ir neliels papildinājums pirmajam audio, jo iespējams kāds no jums vēl nav pazīstams ar personībām, kuras minētas pirmajos Bhagavad Gītas pantos - Drihtarāštra, Arjuna, Sanjaya, Duryodhana. Jāmin tas, ka sākotnēji visa zeme bija viena valsts un bija viens valdnieks, un šī te kuru dzimta, par kuru ir runa Bhagavad Gītā, bija pēdējā dzimta, kas valdīja uz visas zemes. Un valdnieks nebija tikai politisks vadītājs, viņš bija arī dharmas, jeb likumu mūžīgās patiesības aizstāvis, kurš uzturēja kārtību, saskaņu un garīgo līdzsvaru. Bhagavad Gīta sākas ar Drihtarāštras jautājumu Sanjayam. Un kas tad bija Drihtarāštra? Drihtarāštra bija vecākais no 3 brāļiem. Viņš bija pirmdzimtais, taču jau no dzimšanas viņš bija akls. Un, lai gan pēc tradīcijas tronis pienāks tieši vecākajam dēlam, šī fiziskā nepilnība viņam liedza kļūt par valdnieku. Tika uzskatīts, ka valdniekam jāspēj redzēt gan ārēji, gan iekšēji. Tāpēc troni uzticēja viņam jaunākajam brālim Pandu. Pandu bija drosmīgs, saprātīgs un visiem pieņemams kā valdnieks, taču viņš jaunībā aizgāja bojā. Neskatoties uz lēmumu, kad Pandu kļuva par valdnieku, Drihtarāštra vecākais brālis, kurš bija akls no dzimšanas, šo te lēmumu pieņēma tikai ārēji, bet iekšēji nespēja ar to samierināties. Viņš joprojām uzskatīja, ka tieši viņam un viņa dzimtai, viņa dēliem pienākas vara. Un šī te viņa dziļā vēlme, šī nepieņemšana apstākļu un iekšējais aizvainojums kļuva par sakni, kas radīja viņa pieķeršanos dēliem un vēlmē viņus redzēt kā valdniekus, īpaši vecāko dēlu Duryodhanu. Un tieši šī nepieņemšana un iekšējā cīņa Drihtarāštras sirdī kļuva par vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc pasaule tika ierauta lielajā karā Kurukšetras kaujā, kurā satikās dharma un adharma. Tā nav tikai fiziska cīņa par troni, tā ir mūžīga cīņa starp gaismu un tumsu, kas norisinās katrā no mums. Bhagavad Gītas stāsts sākas kaujas laukā. Tā ir vēsturiska vieta, taču vienlaikus tā simbolizē arī iekšējo kauju, iekšējo šo te kaujas lauku, kas ir katrā no mums. Katru dienu mēs sastopamies ar izvēlēm, iekšējām cīņām, šaubām un konfliktiem. Bhagavad Gīta atklāja, kā šīs cīņas pārvērst par garīgu izaugsmi. Pirms Kurukšetras kaujas lauka diženais gudrais Vyasadeva piedāvāja Drihtarāštram dievišķo spēju redzēt notiekošo kaujas laukā. Vyasadeva varēja iedot spēju redzēt, lai viņš pats ar savām acīm redzētu, kas notiek starp viņa dēliem un pandaviem. Taču Drihtarāštra atteicās. Un cik bieži mēs dzīvē atsakamies ieraudzīt patiesību, izvēlamies palikt akli. Un līdz ar to šo te spēju redzēt no attāluma Vyasadeva iedeva Sanjayam, Drihtarāštras sekretāram un uzticamajam padomniekam. Tieši caur Sanjajas acīm un sirdi mēs iepazīstam, klausāmies Bhagavad Gītu, un caur viņa vārdiem pat aklais Drihtarāštra dzird patiesību. Kas bija Duryodhana? Duryodhana ir Drihtarāštras vecākais dēls. Viņš ir lepns, politiski ļoti izglītots, ar asu prātu un ambiciozs. Lai iegūtu varu, viņš ir gatavs pārkāpt dharmas principus. Viņš manipulē, izaicina, provocē, viņam rūp tikai uzvara un vara. Savukārt Arjuna ir Pandu dēls, izcils karotājs, Krišnas draugs un māceklis. Un tā ir pirmā mācība, ko mums sniedz Bhagavad Gīta, ka pieķeršanās mūs var padarīt aklus. Un kad kaut ko tik ļoti vēlamies, ka ignorējam visu pārējo, mēs vairs neredzam patiesību. Pirmā nodaļa Bhagavad Gītā saucās Arjuna Višada joga, jeb izmisuma joga. Višada nozīmē depresiju, un Bhagavad Gīta ir visu veidu būtība kvintesence. Un tas ir abrīnojami, kad
Krišna 42 minūtēs. Jā, 42 minūtēs. Tieši tik ilga ir šī te saruna starp Krišnu un Arjunu, un mēs varēsim to kopā līdzpārdzīvot, kā Krišna Arjunu no dziļas depresijas paceļ līdz Dieva apziņas stāvoklim. Un katrs no mums reiz nonāk šādā višādā brīdī, kad šķiet, ka nav izējis kāds ūdu orientieris, un Bhagavad Gīta ir kā ceļvedis šādos brīžos. Pats pirmais Bhagavad Gītas pants sākās ar vārdiem dharma kshetrē, svēta vieta, pienākuma lauks, un jau tur notiek minētā problēma – mama kah, mani dēli. Šī dalīšana manējie, tavējie padara cilvēku vāju, dharma dod spēku, adharma rada bailes. Un var rasties jautājums, kā tas notika, kad Krišna ir Arjunas pusē un Duryodhana karo kopā ar Krišnas karaspēku. Tas aprakstīts, kad Duryodhana un Arjuna pirms kaujas devās pie Krišnas, lai lūgtu viņa atbalstu. Un ieejot istabā, viņi ieraudzīja, kad Krišna guļ, un Duryodhana uzreiz ieņēma vietu, apsēdās viņam galvgalī un gaidīja, kad Krišna pamodīsies. Savukārt Arjuna, būdams pazemīgs, apsēdās pie Krišnas kājām. Un tad, kad Krišna atvēra acis, viņš pirmais ieraudzīja Arjunu. Bet Duryodhana teica, nē, es biju pirmais. Viņš saka, labi, tad sakiet, kāpēc esat atnākuši? Un viņi abi divi saka, ka mēs gribam lūgt tavu atbalstu kaujā. Krišna paskatījās uz viņiem un teica, labi, vienam es došu savu karaspēku, kurš bija spēcīgākais tajā laikā un lielākais ar visvairāk karavīriem un labāk aprīkotais. Savukārt otrs varēs mani saņemt kā padomnieku, bet es necīnīšos. Un tad Krišna teica, tā kā Arjuna, es tevi ieraudzīju pirmais, tad tu vari izvēlēties pirmais. Un tajā brīdī Duryodhana bija pārliecināts, ka Arjuna izvēlēsies karaspēku, jo tas taču ir strateģiski loģisks solis. Savukārt Arjuna izvēlējās savu labāko draugu, Dieva augstāko personību. Un tad Duryodhana domāja, ka tas ir pilnīgi muļķīgs gājiens, un viņš iekšēji gavilēja, kad uzvara viņam jau ir kabatā. Un šeit var aizdomāties par to, kā mēs rīkojamies tādās situācijās, vai izvēlamies laicīgo vai mūžīgo, un arī kā mēs rīkojamies stresa situācijās, jo tad, kā saka Marinta Ragākova, parādās cilvēka iekšējais saturs. Ceram, ka šīs papildinājums bija noderīgs jums un ļoti gaidām jūsu komentārus un atziņas.